Visiem čau. Šeit mēs esam atkal Bergadītī, Karpcopē, 48 stundas. Pagājušā sapmanā arī te bija. Pagājušā reiz noķerām 10 zivis un 14 sapes bija kopumā. Bijām toreiz 48 stundas, 48 un šoreiz atkal 48 stundu sesija. Šoreiz esam kopā ar tēti, bez mammas. Esam te mēs jau kādas stundīņas, laikam, 2 stundas, kaut kur tā. Braucām, salikām mantas, rotpodus, makšķirs, visu izvēlējos es esmas, uzliku hit and run, karpus lēkā tur pašiem pie otrā krasta. Izvēlējos esmu un uzliku sev balto hit and run vafteri, sarkano hit and run vafteri un redāmo vafteri. No Dynamite Baits, viss no Dynamite Baits man ir. Tagad cepsim galiņu un sāksim barot. Barībā manu būs. Viss tāpat kā bija tīģerieks, skaņa, bet tikai bišķi savādāk garš būs barībai, bet par to vēlāk. Uzlikām arī mēs telti. PVA baznīķīties man viss tas pats. Šodien šai copēs parādīšu vairāk. Kā viss, kā uzlikt boilu, kā uztaisīt stikus, kā uztaisīt tikmiksu, kā uzjaukt barību. Būs arī tāds vairāk video. Piemēram, tie, kur nezinu daudz par Karpcopu, arī varēs daudz ko jaunu uzzināt. Apmēram šādi. Gadīsim lielās karpes un ķersim zivis. Ko? Laiks pienāca uzjaukt kaut barībiņu. Uzjauksim šoreiz barību nevis uz zemeņa bāzes, bet uz Sweet Tiger. Pirms šīs esmu sasmalcinājis bišķīt boiliņus. No Dynamite Baits Sweet Tiger and Corn. Te kodi grami 300-400 es nosveru ir. Tātad pastāstīšu, ka barībiņi, kas man būs. Galvenā garša ir Sweet Tiger and Corn. Un šīs boilas. Tālāk ir Shimano, tīģerieks boilas, Dynamite Baits Big Fish sērijas Mulberry Plum. Kukurūza, seed mix, šķidrums, un arī vēl mums ir šīs boilas visu kobrošanai. Vēl mums arī kaņepes mājās novārīja un tīģerieksti. Tagad mēs nebarosim baigi daudz, tāpēc, ka mums tagad ir nakts pirmā, vēl nepārbarot, bet uzjauksim bišķīt vairāk šķidrumu. Tā, sāksim tagad jaukt. Tā, paņemam mēs lāpciņu tagad. Pirmais pievienošu tīģeriekstu. Vārījos viņu mājās ap kādu pusotru stundu. Ar cukuru kopā, man te bija bišķi vairāk par kilogramu, tīģeriekstu es paņēmu cukuru kāds 500 gramus. Un ka viena lāptiņa mums, labi, bišķi var pielikt, šitā mums pietiks. Tagad mums ir sasmalcinātais tīģerieksts, pārdodas gatavās paciņās, NGT veikalā. Es pērku, man vēl viena tāda paciņa ir. Pagaidām viss labi ir arī tīģerieksts. Pievienosim bišķīt vairāk viņu. Piemēram, šādi te. Jo mums ir pirmais barojums un mēs liksim tādu vairāk smalkākas dariņas. Šādi te jau labs izskatās. Man no pagājušās copas ir palikušas no Dynamite Baits tīģerieks pelets 8 mm. Arī piebērsim klāt. Un tas bērsim jau viss, kas tur palikušas ir. Samāsīsim toņās visus. Tālāk. Mums ir kukurūza es nevāru pats, es pērku gatavu buņģņās, šitā, jā, no Rīmī veikala ir. Es noliešu to suli, kas man nav vajadzīga. Tā vēl bišķi suliņi paliek. Un, laikam, visu buņģiņu izbērsim te iekšā. Tā. Pagaidām teikšu, tā mums sanāk tāda
smuki dzeltena barība, kas izcelsies uz grunts. Tas mums arī tieši ir vajadzīgs. Šeit var redzēt daudz maziņas daļiņas, kas arī piesaistīs mūsu karpiņu. Tālāk ir no Renmara Baits šī tāds sēkļu miks. Te litrs un 250 ml. Mēs kad varbūt 1/3 vai pusīt ieliks, jo tāpat ar suli viņš tāds ir diezgan interesants, kamerā var parādīt. Daudz mēs viņu laikam nebērsim, viņš suliņu to noliesim nost. Šitie viņš ar kaņepi ir, jā. Lāpsiņu paņemsim, šito visu no tāda gabliņā ir. Labi, šī var. Šādi te. Tā, šis mums maliņā. Tagad mēs pieliksim klāt Shimano TX1 boiliņas. Tīģerieksta. Šitās ir 15 mm. Taisīsim vaļā ar šķerītēm. Šitā uzmanīgi. Ievirsim bišķītā. Tālāk pieliksim tāds pašs tīģerekts boils, tikai 20 mm, lai tā frakcija mums bišķīt ir lielāka. Kur es nolku šķerīts. Vai kur ir? Šit vairāk atvērsim vaļā, lai vieglāk ir bērt ārā visu. Nu, es domāju, ka kur apmēram šādi mums tās bolas pietiks. Jā, tāda pēc marža. Tāda diezgan interesants. Daudz grauda šeit mums ir. Un nākamās garšīgas bolas ir Mulberry Plum no Dynamite Big Fish sērija. Šitos arī šeit esmu izmantojis, man viņi arī šeit labi strādāja. Tāpēc viņus arī šeit pievienošu. Pāris boliņas te izkrituši ārā ir. Samaisīsim. Un tad viena no galvenajām daļām kaņepi, lai nepārbarot zivtiņu, lai mums barotos uz punkta, jāpieliek klāt kaņepīti. Šito es arī esmu vārījis pats mājās, vai es viņu stundu kaut kādu, man te kāds 1,5 kilo ir. Tāpēc ar kaņepi mēs nepārbarosim, tāpēc nav jābaidās. Var droši likt klāt. Tad izkasīsies viss. Tā. Un šādi barībiņi sanāca, viņi ļoti labi izcelsies uz grunts. Un tagad mēs pievienosim šķidrumiņu un sāksim spambot. Ko? Uzjaucām barību, pievienojam to šķidrumu, Dynamite Baits Sweet Corn. Sākums šāds te barībiņa. Es viņu ielēju 120–125 ml. Izlēmu šī tik daudz pievienot, jo viņš tāds dzeltenā krāsā un, ja pievienot vairāk, tad būs tā kā liels mākonis. Es negribu to lielu mākoni, man tas nepārāk godīgi patīk barībās. Pēc šādi. Distance ir 57 metri. Diezgan komfortādi.
nav pārāk tālu. Mums tā lidmašīna lido virs mums. Nav pārāk tālu distance, tāda patīkama. Ko? Laiks ir 2 naktī. Mums ir viena zivtiņa. Nosvērsimies viņu no rīta, bet kādu 4-5 kilo mēs domājam, ka būs. Parādīsim zivtiņu no rīta un cerēsim, ka pa nakti būs vēl copīts. Ko? 9 no rīta. Mums bija viena copa nakti. 12:25. Šitā esmu kartā, es parādīšu jums viņu. Naktī mēs viņu laikam gaisā. Viņi pastāvam. Mēs no rīta varam smuki nokšķēties ar viņu. Šādi te. Mēs svērsim viņu. Ar svariem, ar slovu, viss kā vajag. Ar svari. Paņemsim to slomu. Svari pa nulēm. Nonulēsim to slomu. Rādās tīrais svars. Slomu sver kilo 25. Pa nulēm viss. Un tagad liksim. Šajā tīklī jau mums svērsim. Cik būs? 585 svars. 5 kilo 185 gramu. Nu, šādu smuku zivtiņu laidīsim tagad vaļā. Tā, uzjauksim barībiņu. Pie būtības būs tas pats, sakošot uz boilas. Sweet Tiger and Corn. Shimano boilas, Tiger X pellets, Mulberry plum boilas un sēklas tur visādi. Pievienosim šito sēklu miksu no Elmer Bates šitādi. Puspāciņi vēl ir. Jums var lāpstiņu. Šā te arī diezgan daudz mēs nebarosim tagad. Tik daudz mums barības arī tagad nav vajadzība. Nav vajadzība tik daudz. Mulberry plum boiliņas. Bišķīt veselā veidā pievienosim viņus. Smalcinātais tīģerieks. Tā, šim pievienosim TX1 Shimano boilas, tīģerieks 20 mm, bišķīt šādi, un tīģerieks 15 mm. Šādi te. Tālāk mums ir kukurūza pārstāv no Rimi. Pusbuņģiņu ieliksim iekšā. Šādi te.
te. Tālāk mums ir mājās vārīts tīģerieksts, tad šito arī vāks. Un arī mājās vārīt kaņepīti. Kur te vērās vēdārieksts, kur ir? Tīģerieksts vien karotīti. Tāds smuks ar cukurkopo varīts. Tieši tas, ko vajag. Pāris. Un kaņepīts. Kopā mums sanāk šāda barība, un pa virs mēs rulēsim to šķidrumu dinamītu beidz. Tā man te bija kaut kur tāds trauciņš speciālais. Viņš pazuda. Tā, kur ir kāds 150 ml mēs toči ieliesim. Šādi te. Vēl bija šī. 25. Samaisīsim un pastīsimies, kā mums būs. Var tev vajadzēs bišķīt. Nē, bišķīt to nevadēs ir ļoti labi. Šādi baribiņi mums ir sanākusi. Siesim klāt spombu un barosimies. Nu ko, ilgu laiku mēs esam bez copiem jau. Jau kāds stundas 10 laikam, mazāk bišķīt, man liekas. Copas nav. Paspēlējām futbolīti, volejbolu spēlējām. Pagaidām, kāpēc nekas nenotiek. Tagad es aiziešu. Iebarošu bišķīt nevis ar pompu, bet ar lāpstiņu pie tā krasta. Uztaisīt tur sēkļu maisījumu, tādu arī tīģerieksts, kaņepē, kukurūzu. Un ar šķidrumu to aplē visu, uzlai visu pa šķidrumiņu. Noķerām mēs to karpu. Šodien naktī sanāk tur. Pusvienās kaut kur, man liekas, bija tāds ope. Izvilkāmies, svārs viņai bija 5, jūs redzējāt, tur 5 kg ar kaut ko un 100 gramu tur vēl kaut kas bija cik tur. Nezarēšos tagad. Iespējams, mēs domājam, ka copas nav daļa tā, ka ir nokritis ūdens līmenis, tāpēc karps var aizgriežu kur citur un negrib copēt. Darīsim visu, lai mums ir karpiņas. Mēģināsim noķert kaut kā šādi. Cilvēki ir ļoti daudz, šodien ir otrdiena. Pilnībā, man liekas, viss pilns, dīķis, viss sektori aizņemti. Kā šādi palātu sektori tagad arī tur aizņemts atbrauc. Aizņemtu viens. Un klus tāpēc. Sēdēsim un gaidīsim. Parādīšu, ko es tur tagad sajauc uz barību. Šāda barība. Tīģerieksts, kaņepes, mācinātais tīģerieksts, kukurūza. Kukurūzas, tas sultā ir kukurūzas. Tik te daudz nav. Aiziesim ar lāpstiņu. Pamētāsim šito te ņāmiņu karpiņām. Tā ir mums viss. Šādi te izskatās. Tā, un tagad es parādīšu, kā taisīt vispār PVA maisiņus, no kā es viņu taisu. Tas tā kā būs, šis būs arī tie, kur pirmais skatās, kas ir karps operē, kur ir tāds tā kā speciāls rīks. Kruša. Ar viņu mēs varam samalt šitās te boiliņas. Vienkārši ieber iekšā. Ieber iekšā. Kurš var mēs samaļam viņus vienkārši. Un sanāk, ka tas muks smalcināt boilu. Maisiņas taisa no 2 garšām. Tas ir Mulberry plum un kartek vai ananas un banānu. Šitas te vēl bišķīt samalsim arī. Es varu arī ar pirkstiem laust, bet ar pirkstiem būs vienkārši piekusīs. Tas
tas, kas man tur krušā neielīdīs, var vēl 2 ielikt. Šitais ar pirkstiņiem samalsim. Man liekas, fonā var dzirdēt, kā brauc vilciens kaut kāds tur garā mums, tad netālti. Dzelzceļš ir, tāpēc viņi te braukā visu laiku. Mēs tik samaisīsim tā smuki. Viens no galvenajiem faktiem - PVA maisiņš. Es lietoju PVA maisiņš no Ķīnas, no AliExpress. No pagājušā gada man vēl palika. Būtu labāk, protams, lietot kaut tur labāks brands, tā kā Fox, piemēram, kaut ko tādu, ja. Tā, kur man šķērs pazud, man šķērs kaut pazud, ja. Arī, kur ir. Protams, no Fox būs kaut kāds labāks, bet man ir šoreiz tāds, kāds ir. Man no Fox ir ātri šķīstošie, bet tie man nedara vasarā, tāpēc, ka viņi šķīs ļoti ātri, viņi domā tā augstiem ūdenīm. Pavasarī un rudenīs uz tādiem ķeru. Tā, trauciņš tāds, vienkārši beram iekšā. Tās sasmulcinātās boilas. Tāds tā kā, lai viss tāds saštampāt šitā. Pēc roku. Spiežam ārā un sanāk. Šitā tā esmu konfektīti. Tālāk ir jāuzsien tādi te mums mēzgli. Nesanāca vēlreiz. Tagad ir. Un otrais uzreiz uzsienam, uzreiz 2 mēģus, lai mēs tagad varētu smuki šitā tev ar šķirītiem pārgriezt. Mums reiz var likt nākamo PVA maisiņu taisīt. Šādi te rīts man ir. Es tagad vēl starp citu esmu. Man beidās šitās boilas. Dodība beidz karamelē, kuras bija. Beidās. Es kobroju dinamītu beidz tīģerēks boilām un ieliku vienkārši tās dinamītu beidz tīģerēks boilas iekšā. Tajā karameļa tajā šķidrumiņā. Jau stāv cik tur, laikam, kādas stundas 12 laikam. Varbūt pat vairāk. Es esmu 2 maisiņus. Uz nakti es viņus uztaisu, protams, vairāk, jo, ja naktī topi tur, naktī negribētos taisīt tos maisiņus tumsā. Naktī gribēs ātrāk izvilkt ārā zivi, ielikt zivu maisā, maisiņu uzvilkt un mēs tālāk atpakaļ punktā. Nu, šādi te mums viss sanāk. Tātad kobrojies dinamītu beidz Monster Tiger boilām. Daudz te vēl nav man palicis, tāpēc. Vienu sauņu var izkobrot. Noliksim zemē un ņemsim no zemes. Kāds ananās boilas, pat te man vēl ir palikuši. To iemetīsim ārā un šitās tā. Starp citu, šits man ir no Karpelāna, no Decathlona. Šito es pirku. Tāpēc tāds. Pēdējās 4 boiliņas. Pa vienai iemetīsim. Un pēdējā. Tagad jāiztais paciņu ciet un gaidīsim karpiņus. Tātad copas nav. Sazinājos te ar vienu ļoti tādu priekš manis
cienījami cilvēki. Kristaps Vītols, viņš man iedod padomiņas, es pamēģināsim kaut ko izdarīt tā kā man ieteica. Tad uzjauksim tagad barību. Man pateica, ka tās karpas viņas atnāk un noēd momentālā to visu barību. Iedarīsim tā, ka mēs uzspombosim tagad, bet es nespombošu visu reizēm, mēs iemetīsim kāds 5 spombas stundā kaut kur. Paņemsim šo te kukurūzas buņģiņu. Viņš šī suļi noliesim nost un labi. Šādi te. Tā. Kukurūzas buņģiņu tukšu. Paņemsim šitos te sēkļu miksu. Nemēl visu bērsim ārā jau. Tur daudz nav palicis mums. Es spombošu kaut kāds 5 reizes stundā. Teica, ka šeit tās karpas atlasās uz to spombas skaņu. Pārbaudīsim sanāk. Tā. Krušas. Paņemsim krušu. Paņemsim šās te boiliņas, sakušosim Viņš var ar pikstiem salās, bet šitā te būs vieglāk. Šādi te. Paņemsim tagad krušu, man tur uz galda palikusi ir. Tā, redz, kur. Vafteri man nav dzeltiem, man patīk, ka es strādāju dzeltiem vafteri, es paņemšu uzlikšu šāds te pop-ups dzeltenos no dinamīta beidz 12 mm. Pamēģināsim šos. Tā, paņemsim šito krušu. Un sasmaldināsim tās boiliņas, kas te man ir. Iestriekta bišķīnī. Nu, kas ir? Kāds 2-3 krušas var sasmalcināt. Pilns sabert un sasmalcināt. Arī tad tik daudz mēs arī liksim klāt. Kas man nepatīk šajā krušā, ka viņa tās boilas paliek tur iekšā dažas. Tas man šitā nepatīk, tāpēc, nu, saku šos boilas un skatīsimies, pēc tam pieslēgšos tālāk, kad būšu kaut kas vēl darīšu citu. Diemžēl man neierakstījās skaņa video fragmentā, bet tā te barībiņa man sanākus ir. Tagad es iedošu pa kādiem 5 spombiem. 7 kāds spombs iedošu, un pēc tam pēc 4 minūtēm 40 vēl iedošu tikpat spombus. Nu, gaidīsim, cerēsim, ka būs vēl zivtiņas. Tā, celpas mums kā nebija. Tā arī nav. Mums esam tagad pie maisiņu pārmetīsimies. Nekas baigs, nekas tāds jauns nav mums. Pārmetīsimies un pa virsmu mēs uzmetīsim vēl bišķīt spombu. 2 spombus kaut kāds izmetīsim pa virsu, lai barībiņu virs. Uz mana punkta ir vēl. Pēc tam aizliekam, tagad nomarķēsimies. Tie, kur nezinās, ir tāda kociņa 2 starpiņiem, piemēram, ir 5 metri. Un tad mēs šitā šādi marķējamies. Vēlkam augu no viena līdz otram sanāk.
Jā, tie, kur nezinu, tad tāds ir uz pols tā kā tāds klipsītis. Mēs ieliekam viņā tā iekšā aukliņu. Tad mēs metīsim auklu tieši trostasies tieši tā punktā, kur mums vajadzēs. Bremzīt ciet. Un tīnām atpakaļ spulīt vienkārši visu. Tad uzliksim PVA maisiņu. PVA maisiņu uzliksim un uzliksim tādu pašu distanci uz šā te spoda kādu. Es uzliku man dzeltenie waftersinā, bet es uzliku tā te pop-upiņu un 2 kukurūziņas dzeltenas. Pēc tam uzliku kādu solo boiler kukuru, dzeltenu popu. Gaidīsim copas. Tā, tagad izvilku vienu grātu. Pārmetīsim mēs kaut ko. Paņem šeit te pineapple and banana pop-up 12 mm. Iedīpoju viņu tādā šķidrumiņā šitajā te Sweet Tiger. Un šitie te pop-upiņi no Dynamite Baits Redamo Fluoro. Šitā te Tiger Redamo. Uzliks viņus. Uzmedīsim 2 spombus uz punktu un tad gaidīsim un cerēsim, ka kaut kāda zivtiņa vēl pieteiksies. Gribētu noķert, protams, kaut kādu zivtiņu vēl, kaut kādu vismaz, kā nezinu, svartu tādu 5 vismaz būtu ļoti priecīgs, jo viena zivs par vairāk pat nekā pa 24. Vairāk laikam kāds jau pagaida 29 stundas, 30 stundas. Viena zivs kaut kā nepārāk labi. Bet arī skatos tagad diezgan liels tagad vispār presings ir, jo katrā sektorā ir mašīna, visu sektoru izņemot vienu tur. Varbūt arī pat tas arī aizņemts ir. Nē, tas nav aizņemts. Bet ir aizņemts visu sektoru un skaitot to, ka piemēram vienā sektorā vidēji ir 1 vai 2-3 makšķers. Tas sanāk, ja 2 makšķers, tad 20 makšķers ir ūdenī. Un dēļ tāda arī stipras presings ir, nezinu, domāsim. Un meklēsim risinājumu arī. Nu ko, laiks ir 12, mēs esam teltī. Nu, bija mums tā viena cupīte. Diemžēl zivs iegāja zālēs un mēs viņu nedabujām. Bet cerības vēl ir. Azarts parādījās atkal. Mēs caur bijusi reiz uzmet pāris pombiņas pa virs. Un cop bija uz savurs wafteri. Tāpēc gaidīsim un domāsim, skatīsimies. Cerēsim, ka pa nakti nakts nebūs mierīgi tā kā pagājušā. Tiekamies no rīta. Tas mums pāršķitam te. Paņem mūs var montēt. Pareiz piegājiens rada rezultātus. Pa nakti bija 3 copas un viena zivs krastā. Mums
svars, pateikšu. Skatīsim mīnus, cik 900 gramus, kā man nostāst visu svari. Mīnus 900 skaitām. Ir 600 savāk, ne? 600. Tad zivtiņu. Mēs viņu laidīsim vaļā. Nu ko, pēc izvilktās zivtiņas. Kaut kas jāuzburojas, pāris pomas jau esmu iedos uz punktu. Tāpēc man te baigi daudz kas nav palicis. Tāpēc uzjauksim vēl. Tā, cik man te ir tās kaņepes. Pastīsimies. Nu, jauksim visu mums jau. Kā radīt vai jums viss izņems. Glābstiņš tā. Un šitā es tāpat darīšu kaņepe, rieksti. Tagad paņemsim, laikam, iebersim visu šitos te veselos riekstus, kas man te palikuši. Te. Pēc tam šo visu varēs, visas spāņas varēs droši iet mazgāt. Tas man vairs nebūs vajadzīgs. Tā. Šās joprojām mazjums mums sanāk ar rieksti kaņepīti. Tālāk mēs paņemsim šito te kukurūzu un palika pēdējā buņžu. Izbersim te visu. Ar visu suliņu. Pieliksim klāt dinamītu beidz tīģeriekstu pilts 8 mm. Mēs nebeigsim, lai vēl bišķi paliek nākamo caparī. Tas jau kā parasti tīģeriekstu boils bišķi. Bet bišķi jau. Kā tur lielie daudzumi no boiliem nav te. Tā. Sweet Tiger and Corn boils. Vēl viena aizripoja. Tā. Noliksim te vienas iebērsim. Tā, nu tagad es viņus tagad sakrušošu visus un pieslēgšos parādīšu, kā man beigās sanāca. Tā es sasmalcināju visus boils, visus rieksts, arī pielicis sasmalcinātos. Tagad pieliesim to šķidrumu no dinamīta beidz Sweet Tiger. Apmēram, nu, cik mums te vajag viņu. Kā šādi te. Varbūt pat vēl pieliesim. Pasīsimies, kā būtu, kad samasīsim un domāsim. Kaut gan ziņadraugi ir labi, nevajag vēl. Pāris smalus iedosim un cerams, ka vēl būs kaut kāda karpiņa. Nu ko, laiks ir 12. Beidzot, mēs dabējām sīvi par šīto nakti. Mums bija pa nakti sanāk
3 copas un 1 copa realizē. Pagaidām kopumā 4 copas, 2 zivs krastā. Diezgan pašvaki, bet nezinu, kāpēc tā iet. Tagad spombojam, zivs ir uz punkta, bet neķerās, nezinām, kāpēc arī. Kaut kā šādi paceļās tagad vējš. Vakar bija ziemeļu vējš, tagad bija dienvidu vējš. Kaut kā šādi te. Copas varīšu uz komuņu copīgs. Copa. Viena copa man bija uz valsteri saurs un dinamīveids. Tātad te valsterīšu. Un atkal zivs lēkā tur. Tā, un šajā te viņas pirku kalnu spuļdīķī veikliņā. Šajās te bolēs pamēģināju uzlikt. Nostādāju šajās te 666 māsais pipers tā, māsais 14 mm. Šajās te bolēs un sauši strādā. Kaut kā šādi tikko iebaroju visu to barību, ko es tur iemaisīju. Pēc kādām stundiņām, 2, 3, laikam mēs jau brauksim prom. To tādā parādīt jums viņas. Sakārtojam jau, starpcīt mēs jau sen diezgan pamodamies, izlikām kādu novšiem, mēs palaidām vaļā pastīm, salikām telti tur, pārsega nojām tur, visu izžulu. Mums no rīta bija tāds mākonītis pa labi. Es domāju, ka būs tāds stiprs vējš lietas, mēs tāpēc visu nāti novācām, bet nebija, paveicās, viņš pagāja garām, laiks ir diezgan labs. Vakar pa naktsmēm, pa dienu, to es nezinu, bija noķert visā sektorā 20 kg, mēs to laikam jau teicu, esmu jau godīgi neatceros. Kā šādi. Par šito nakti gulējām mēs ne tik daudz, diezgan labi es pagulējām šonakt vispār. Ja skatīties ar pagājušu nakti, ja mēs aizgājām gulēt tur diezgan vēl pagājušu nakti, pasadējām pie ugunskura ilgāk. Un, vakar mums dienas nebija, tagad arī kaut kāda pauzīt un nekas nav. Cerības vēl ir, kabrosim, nezinu, vai mainīsim, vai es mainīšu kaut kāds ēsmas vēl, ko mums vēl tur matracīši žūst, tur viss žūst, viss notiek. Makšķers. Nesen arī bijām peldēt, bet, skatīsimies un domāsim, ko darīt tālāk. Gaidot, barojot, beidzot ir kaut kāds rezultāts. Ja viss sakarts, galvenai jau kārtojamies un beidzās. Es arī peldējos, tas silts ir. Lai viņš man izdiet pāriem tās makšķeris.
kilogramu. Sēdēju, kartoju visus boiliņus, visus buļļiņus, visus. Ai, domāju, rītīgi, ko. Kartoju, te tāds ieteicās kartoju. Nu ko, pēdējā karpa bija noķerta, 8 kg, lielākā mūsējā sesijā. Brauksim tagad prom, izjaucām makšķeres visas, tagad saliksim rotpodu un signalizators. Visas copes man bija uz šo te, uz boliņu no Kalnaspuļdīķiem. Pipars 666. Un šitā pēdējā karpiņa bija uz Sours vāftē. Kā tā. Plāns ir atbraukt vēl kaut kādos, vēl atbraukt pēc 2 nedēļām, pacupēt uz 1 nakti. Pastīsimies, vai sanāks. Plānosim. Sanāk, kā es varu pateikt tā, ka pirmajā naktī mums bija vējš no ziemeļiem. Varbūt tāpēc arī karps necopēja. Un tagad vējš no dienvidiem. Nezinu, kāpēc tas strādā, bet vējš no citas puses, un tāpēc arī te tagad arī copē labāk. Te baigi viegli viņi var salikt šitā. Paliek izjaukt šos te, atskrūvēt un atpats salikts. Nu ko, tā arī beidzās mūsu karpa copa. Kopumā 4 zivis, 6 vai 7 sopas mums bija. Gribētu pateikt liels paldies Kristipam Vītolam par padomiem, ļoti palīdzēja. Nu, paldies, ka skatieties, un tiekamies jau nākamajā video.